Goravikovs, viņam ripu noņem. Saimons asprātīgi piespēlē vārtu priekšā, piespēlē uz zilo līniju un neatvērāms metiens vārtu augšējā stūrī. Skatāmies, nu, grūti Telkvistam bija kaut ko redzēt. Turklāt vēl ripa atlece, jā, rikošetā. Jēkabam ripa arī trāpīja. Nu, kad jāsaka spēlētāji, ļoti tuvu pie mūsu vārtiem. Nu, Saimons, protams, ka ies līdz galam. Vēl vien tiesnešs vilpi un, nu, diez vai, ka mēs redzēsim Krisu Saimonu, kādu mēs esam raduši. Soties sev laukumā, bet uzbrukumā skavieši Černovs, 0-2, diemžēl, no raidījumu. Jā, uzreiz negaidīts metiens, nu, redzēja, neredzēja Telkvists. Nē, tas nebija Černovs. Aiņa. Daros Pestunovs, Kokarevs, arī atkal ārā Jānis Sprukts. Un turpa labi Ankipāns Sprukts. Un vārti! Jānis Sprukts mazākumā samazina rezultātu starpību līdz minimumam. Viens tālajā augšējā stūrī, skatāmies, nu, teicam metienu pozīciju perfekti, gandrīz kā vakar Komarovs. Un izskatījās, ka arī Garnes tā kā vēl skatījās uz Ankipānu, vai būs piespēle vai nebūs piespēle. Tagad izdodas izvietoties. Voliņš. Neizdodas metiens un vārti! Broks Troters, 2-2 neizšķirts. Vairākums uzreiz ir realizēts. Jā, tur bija rikošets un Broks ļoti veikli uzrīkojās. Vārtu priekšā ripu savaldīt paspēja. Turklāt ripu. Nedrīkst moskaviešiem ļaut ar metienu pabeigt trešdaļu. Penko! Nu kā tā? Mums gūst vārtus. Moskaviešu labākais vārtu guvējs regulārajā turnīrā. Nu nogulējām mēs te vārtu priekšā Mokovs. Viņa mazliet piebremzē. Jā, te gan pazaudēja ripu Mikaels Telkvists, šķietam tādā nevainīgā situācijā. Arī mūsu vārtsargs. Nu, metiens bija nepatīkams. Plēc augstumā. Krisis Holts tagad vērtās. Katrā ziņā arī Krisis Holts ir pilns gatavības cīnīties un tvert. Nu, nevajadzētu to teikt. Izskatās, ka viņš. Jā, un atkal metiens no zilās līnijas. Tur vārtu priekšā neviens nebija, bet tur pa ceļam. Priekšā palicās, nu, vienalga, kur nosacīt redzamību vārtsargam. Jā, Zainuļins tur viltīgi nospēlē. Jālasvāra met, Zainuļins vārtu priekšā, tad viņš palec, pamūk prom un ripa ielido. Uz Dinamo. Cibuļskis metiens uz vārtiem. Garām atlec ripa un neizdodās Aleksandram Niževiem to apstrādāt uzreiz. Vēl viens uzmetiens uz vārtiem un vārti! Sandis Ozoliņš un Hartigans. Vēl jādomā, kā tos divus. Tādu piespēli var iedot tikai Ozoliņš. Lieliski. Konfekti. Konfekte zelta. Švārtiem Niževijs raidīja ripu viņa virzienā. Un vārti! Oskars Cibuļskis! Tieši tas, kas jādara. Vienkārši uzmet ripu uz vārtiem. Jā, nu, pat neatvairīja, pat ne. Šturms Komarova izpildījumā divas reizes pēc kārtas. Un 6-4. Krisis Saimons apsmetiens vārtu tālajā daļā, tālajā apakšējā stūri. Oi, nesaprašanā, kā tā? Ja mūsējā tā izdarītu, mēs darītu tāpat, nu tagad gan. Tagad gan. Ar otro reizi moskavieši iemet ripu. Leo Komarovs. Nu, te būsim ļoti piekasīgi. Oi, tāds izgājiens. Nu tā gan nedrīkst. Tā nedrīkst. Tagad jau, nu nedrīkst. 8-4 lūdzu ir arī 8-4. Tā nedrīkst darīt. Šeit ne jau Holts jāvaino. Šeit jāvaino laukuma.